Jā, tas stāsts ir tāds, ka šī ēka ir celta 1830. gadā, pēc 7 gadiem ēkai būs apaļ 200 gadi. Tā ir barona Ostenzakena vasaras rezidents. Šeit pats barons no Dundagas pili brauc un atpūtās. Viņi arī ir ciemojies mākslinieks Julians Dērings. Gleznotājs, zīmēšanas skolotājs un mākslas vēsturnieks Julius Dērings. Latvijas piļu un muižu apceļotāji noteikti ir redzējuši viņa darbus. Piemēram, Durbespilī apskatāma izgatavotā Juliusa Dēringa iespaidīgā lielformāta gleznas Matijas von der Reke un viņa mazdēls Karls Durbespils pakājē kopija. Baznīca arī viņu pastāvēšanas laikā ir uzcelta tikai 30 gadus vēlāk. Ģipkas evaņģēliska luteriskā baznīca. 1860. gadā uzbūvēja akmens mūra baznīcu ar 350 sēdvietām. Pēc Otrā pasaules kara baznīcas turnī iebūvēja Dundagas mežsaimniecības uguns novērošanas posteni. 1979. gadā 1. septembrī ēkā nenoskaidrotu iemeslu dēļ izcēlās ugunsgrēks, pēc kura palika tikai izdeguši baznīcas mūri. Ugunsgrēks sākās tieši no torņa, lai gan nekas netika pierādīts, pastāv aizdomas, ka vainojama novērošanas torņa vīru neuzmanīga rīcība ar uguni. No ugunsgrēka izglāba tikai altārgleznu, 2 lustras, kuras arī tagad ir redzamas baznīcā, svētā vakarēdiena traukus un dažādas citas sīkas detaļas. Baznīcas draudzei ar priekšnieku Valdi Randu priekšgalā izdevies savākt ziedojumus baznīcas atjaunošanai. 2010. gadā 9. oktobrī notika atjaunotās baznīcas atklāšana, tieši tad, kad baznīcai apritēja 150 gadi. 22. gadā augustā pie baznīcas izveidots dvēseļu dārzs, kurā atdots gods līdz šim mežā pamestiem un apkritušiem krustiem. Dvēseļu dārzs veidots kā neliela taka, lai tās apmeklētāji varētu klusumā padomāt par mūžīgām vērtībām, dzīvību un nāvi. Dvēseļu dārza iekārtotājs bija Mareks, Ģipkas muižas īpašnieks. Šodien baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Es nepateikšu, kurā gadā, bet pēc tam te bija Dundagas NRS mežniecības kantoras, un pēc tam 2001. gadā viņš pārgāja jau kā dzīvokļos, un 2 gadu atpakaļ es esmu iegādājies vienu daļu pagaidām, ir, un kaut kā tā. No vēstures mums ir zināms, ka 1845. gadā Ģipkas muižas dzīvojamā ēka tika pārbūvēta, un tajā tika izveidots Dundagas mežniecības iecirknis. Šajā laikā muiža tika sadalīta. Mežniecības iecirknis aizņēma tikai dažas muižas telpas, un pārējās telpās turpināja dzīvot barona kalpu ģimenes. Mūsu stāsts sāksies ar laukstrādnieku vārdā Krišs Grīvans. Mēs nezinām, kā tas notika, bet tieši viņa 2 bērni, Ernests un Kārlis, dzīvoja Ģipkas muižā ar savām ģimenēm ļoti ilgu laiku. Mums ir zināms, ka Ernests bija reģistrēts kā Ģipkas muižas kalps, un iespējams, ka arī Kārlis bija muižas kalps. Viņu dzīves periods Ģipkas muiža sākas ap 70. gadu. Tieši šajā gadā tika reģistrēts ieraksts Ģipkas draudzes baznīcas grāmatā par Marijas un Kārļa Grīvanu laulību. Pēc tam visi viņu bērni tiek reģistrēti kā dzimuši Ģipkas muižā, un daži no viņiem dzīvo turpat līdz savam pēdējam dzīves brīdim, ieskaitot Mariju. Piemēram, viņu meita Elīza piedzimst un mirst Ģipkas muižā pat 1965. gadā. Šie dati liecina par ilgstošām Grīvanu ģimenes saistībām ar Ģipkas muižu kā viņu dzīves un darba vietu. Aiziesim uz svinību klēti, es tikai sakastēju visādus trakos darbus, kā no trakiem sastāv pasauli. Pagājušajā gadā pirmo reizi piedalījos projektā Mājas kafejnīcas dienas, varbūt ir dzirdēts tāds, bija 140 apmeklētāji vienā dienā. Tas diezgan daudz. Tas daudz, jā. Pagājušajā gadā piedalījos arī Pankūku pasākumā, kas Talsu rajonā ir pirmo reizi šāda veida pasākums. Šogad šis pasākums notiek 28. oktobrī, un 28. oktobrī šeit arī būs leģendu nakts, un Ģipkas plenēra mākslinieku gleznu izstāde. Es iestājos kā Piļu muižu asociācijas kā biedrs. No turienes brauc cilvēki, jo grib redzēt muižu. 2 nedēļu atpakaļ bija lielais turistu autobus, 55 cilvēki iebrauc sētā, tas bija tāds.
Kārlis Grīvans dzimis 1880. gadā Ģipkas muižas barona kalpa Ernesta Grīvana ģimenē. 8 gadu vecumā sākas Kārla darba dzīve Ģipkas ciema Ziepānos. 11 gadu vecumā viņš beidz Ģipkas pamatskolu un rudeni iestājas Ģipkas jūrskolā. 1892. gadā agrā pavasara Grīvanu ģimeni piemeklē lielas bēdas, nomirst Kārļa tēvs Ernests. Mātes apgādībā paliek 3 mazgadīgi zēni, no kuriem vecākais ir Kārlis. Jau tā plānais kalpa maizes rieciens Grīvaniem kļūst vēl plānāks. Bēdas par smago zaudējumu vēl nav rimušas, kad viņiem uzbruk jauna nelaime. Barons Kārlis Ostenzakens pavēlējis izlikt Grīvanu ģimeni no Ģipkas muižas kalpu istabas. Lielsaimnieki atsakās pieņemt īrē ģimeni, kurā nav neviena spēcīga strādnieka. Māte ar bērniem spiesta apmesties pie kāda trūcīga zvejnieka Ģipkas ciemā. Kaut arī grūtības ar pārtiku un mācību grāmatām ir lielas, Kārlis tomēr beidz jūrskolu. Pēc 3 gadiem viņš dabū jaunākā matroža vietu uz Vācu sabiedrības tvaikoņa, kur viens no vecākajiem matrožiem Kārli iepazīstina ar Marksa un Engelsa revolucionāro mācību par pasaules pārveidošanu. 4. gada decembrī Kārlis atgriežas Dundagā pie saviem piederīgajiem. Tā kā jaunākais brālis Alfrēds ir Dundagas centra Ģipkas pulciņa zvejnieks biedrs, arī Kārlis iestājas šajā pulciņā. Abi brāļi ļoti aktīvi piedalās visos svarīgākajos notikumos un izplata skrejlapas Ģipkā, Melnsilā, Purciemā, Žocene un Rojā. No tā laika notikumiem atmiņā vispilgtāk palikusi 1905. gada 1. decembra nakts. Dundagā liesmoja barona Ostenzakena pils. Uguns pauda darba cilvēku milzīgo naidu pret vācu baroniem un pastāvošo sabiedrisko iekārtu. Kārļa liktenis bija drūms un bargs. 18. gada māja vidū kaujās ar vācu ģenerāla Golca dzelzs divīziju Grīvanu smagi ievaino, un viņu kopā ar citiem ievainotajiem nogādā Rīgas karā slimnīcā. Jauna valdība pavēl nošaut bez tiesas visus vīriešus, kas atrodas slimnīcās. Nevarēdams kājām atstāt Rīgu reizē ar armiju, Grīvans bija palicis slimnīcā, kur 24. maijā tiek pārrauts viņa dzīves pavadiens. Ja paskatās kartē, netālu no Ģipkas muižas atrodas Grīvanu māja. Ņemot vērā, ka viņu dzimta bija diezgan liela, viņi precējās un šķīrās, mīlējās un ķīvējās, dzemdēja bērnus, iespējams, ka arī šī māja ir saistīta ar Grīvānu ģimeni. Te ir sekas spits piltāte ir iedzīta, vienkārši tagad līdz oktobrim ir jādabū arī ūdens iekšā, jo ir aptūk vienkārši, bet nokāja ļoti netīrs ūdens, un tas ir tāds vēl viens projekts priekšā. Tas ir mans pamatdarbs, jo tu profesijas esi dārznieks, tā kā tas, un tas ir jau kaut kas sāk veidot. Saka, pirms 2 gadiem te vispār bija zāle, vienkārši nepļaut, viss ir atkrist, un vispār te bija. Saka, jūs nestādaties priekšā, kā pirms 2 gadiem te izskatījās. Te, kur ir tagad ugunskura vieta, tagad liekas ļoti skaisti, jo tagad es jau tur sāku tīrīt, jo tur ir vecām, jo man te apkārt jau Latvijas valsts meži iztīrīja, un tur ir vecā liepa alē, un tagad līdz 28. oktobrim tas vecā liepa alē ir jāiztīra vienkārši, jo viņš tiks izgaismots. Un tagad noteikti jums 28. oktobrī ir jāieplāno un jābrauc, tad būs atkal kaut kas, tāds foršs pasākums. 1917. gadā sabruka Krievijas monarhijas gadsimtiem trūdējušie varas balsti. Pāri zemē brāzās jaunu laikmetu nesošie viesuļi. Spirgtie strāvojumi skāra arī Ģipkas ciemu, kur jaunās dzīves perspektīvas rosināti, aktivizējās trūcīgie ciema iedzīvotāji. Dundagas pagasta strādnieku un bezzemnieku padomes sastāvā bija arī Ģipkas muižas kalps Mauriņš. Padomes uzdevumā viņam uzticēja pārvaldīt muižu. Jaunās varas pārstāvju galvenās rūpes bija saglabāt pavasarim sēklu. Izraudzījis sev palīgus, Mauriņš līdztekus citiem pienākumiem visās saimniecībās izdarīja sēklas uzskaiti. Aktivizējās kultūras dzīve. Organizējās koris, priekšnesumus citīgi gatavoja dramatiskais ansamblis. Bija jādomā par telpām, kas toreiz Ģipkā bija grūts jautājums. Vienīgā ēka, kaut cik piemērota šim vajadzībām, bija Krogus māja, kas stāvēja neizmantota. Pārkārtojot telpas un likvidējot starpsienas, varēja izveidot skatuvi un zāli skatītājiem. Gaidāmais sarīkojums pašu mājās visus priecīgi satrauca. To vakar vecais Krogus pirmo reizi neelpoja alus un degvīnu. Tajā skanēja jaunas dziesmas, jauni vārdi. Cilvēki priecājās par jaunās dzīves ieskaņām Ģipkas ciemā.
Pa jaunam savu dzīvi veidot sāka arī kolkas zvejnieki. 18. gada novembrī pēc vācu karaspēka izvākšanās no Latvijas zvejnieki organizējās kolektīvam darbam. Savai biedrībai viņi deva nosaukumu Rīts. Tajā aktīvi darbojās Alfrēds Stobe, Kārlis Graudiņš un Kārlis Nierliņš. Kad padomju vara bija kritusi, viņus un pārējos valdes locekļus arestēja un aizveda nopratināt uz Dundagas pili. No turienes dzīvē atgriezās nedaudzi. Kolcinieka Stobes, ģipcinieka Mauriņa un daudzu citu dzīves gaitas izbeidzās Dundagas pils apstādījumos, tuvējos laukos un ceļmalās. Paglābties no bermontiešiem izdevās tikai Kārlim Graudiņam. Ne, un šeit ir tā kā svinība klēts. Nu, jau cilvēks smējās te jau kā Brīvdabas muzejā bez mazai, tu ienāc iekšā. Iekšā redzēsiet bildes, kā izskatījās klēts pirms. Ir kaut kādas mantas, jo tad, kad es arī nopirku savu, man nepatīk tas vārds dzīvoklis, bet viņš man pagaidām juridiski tā arī skaitās, man patīk tas vārds muiža. Un tas saimnieks, kas man pārdeva, viņš saka, kā tas būs, ka es tev tagad pārdošu dzīvokli ar visiem sūdiem, krāmiem, te viss bija piekrauts, te taču vajag entos konteinerus atsaukt un visu čārā uz uguns, kur es saku, nē, viņš tā kā tu nopietni, un tad es ļoti daudz no vecās, mājas saimnieces kaut ko izlasīja ārā, kā mantojums, ko saglabāja, un tagad ir jau praktiski cilvēki, viņa, metīsim ārā, piemēram, tā kā jūdenē apakaļ arī šī bufete. Vienkārši vienās mājās arī ģipkā vienkārši mest ārā. Viņi saka, beigās mēs atceramies, ka ir viens dulējs trakais, te muļģā viņi tam noderēs, viņa atved. Tas ir nedēļa apakaļ no Jūrmalas atvests, tā kā katrai mantai. Vecie dakstiņi no bērniņiem jau novāk, tā kā no manas, bet tur augšā ir vēl, jo kādreiz ir bijis vecais dakstiņš. Tur arī var redzēt, ka pat sūniņi, ka jau tiešām viņš jau ir vecs. Jā. Tad, ka šitā ir tā pirmā bilde, ko, kur tā ugunskurvieta, kur es smūta, tas bija skaisti, vai ne? Tur iztīrīja to upmelu visu, tur tālāk, kur es redzēju, vecais tilts vienkārši tur sanāk, jo tā, ka jūs braucāt šeit, grantētais ceļš vienkārši padomu laikos, viņš ir iztaisnots, jo viņš, kā es jums teicu, viņš nāca te gar to iepalai, gar stallīti, tad viņš izgāja ārā gar sētu, un tad viņš pagāja tur, un tad viņš uz to iepalai, un tad viņš tur tādu baigo līkumu, jo viņš tagad ir iztaisnots. Pirmo norādi uz šo faktu mēs atradām mājaslapā Manas vietas, kur blogere Līga Landsberga raksta un publicē fotogrāfijas par vietām Latvijā, kuras pati ir apmeklējusi. Liela datu bāze par Latvijas muižām un pilīm, kā arī citām interesantām vietām, ar daudzām fotogrāfijām un, kā redzam, vēsturiskiem datiem. Paldies par šo darbu! Līga raksta, ka 1924. gada valdības vēstnesī lasāms, ka atklāta pasta palīga nodaļa ģipka visāda veida sūtījumu pieņemšanai un izdošanai Ventspils apriņķī, ģipkas muižā. Mēs tiešām atradām apstiprinājumu šiem vārdiem. Taču turpinot meklēt, mēs uzzinājām, ka 26. gadā ģipkas muižā pasta palīga nodaļa pārveidota jau par pasta un telefona palīga nodaļu. Jā, dzīve šeit ritēja pilnā sparā. Kā tad šeit nebūtu vietas saviem jucekļiem? Osvalds Zustrēns no ģipkas ciema Lamzas mājām. Viņam vienmēr bija kaut kādas nepatikšanas, reiz viņš pazaudēja pasi, reiz tiesa atņēma pilnā sastāvā piederošo nekustamo īpašumu. Kādu dienu dzērumā viņš ieradies ģipkas pasta un telefona centrālē un tās pārzinēja Frišenfeldē pieprasījis savienojumu. Tikai ar ko lai viņu savieno, to viņš nav pratis pateikt. Dusmīgs, ka no savienošanas nekas neiznāk, Zustrēns ar abām kājām iekāpis logā un visādi ālējies. Kad viņš izraidīts un durvis no iekšas aizslēgtas, tas pa varu lauzies atpakaļ centrālē un draudējis, ka pasts un mežniecība drīz nokūpēšot, nodegšot. Par skandalēšanu miertiesnesis Zustreņu sodījis ar 30 latiem, bet par draudešanu pret viņu bija ievadīta atsevišķa lieta.
Pirms 2 gadiem šeit arī bija vienkārši tātad vienā priekšā, viss tumšs drūms, te bija viens būcens, šeit bija būcens, tur bija būcens un tur bija būcens. Atkal viens dūlēs trakais izdomāja, ka vajag vienkārši 2 telpas, un es pēc ieraudzīju šitās vēles, un es sapratu vienkārši, ka tas viss ir. Protams, bija arī atbraucis viens arhitekts, kas, jāsaka, arī interesanti cilvēki brauc, un viņš arī pateica to, ka šis ir padomā Reku klons, kas ir pazemināts, ka pagrabs noteikti pats vēl dziļāks vienkārši, un pat varbūt viņš pieļauj domu, ka apakšā varētu būt vecais ieģels. Es te mēģināju apsist, bet es sapratu, ka tas ir ellīgi zvērīgi darbs, un ka vienkārši respirātori kaut kādu, bet, tā ir kaut kāda krāsniņa ir bijusi, jo ļoti interesanti. Tāda brīža, un es esmu cilvēkiem saku un smējot, bet kā jāsmējā pārkārt laiks, pū vienkārši, un tiešām, ja sāksies karsti, man ir bumba patvērties, jā. Smējos 1. janvāra dāvana, laikam tā bija man, jo es atkal vienā telpā norāvu griestus nost, visas sienas atsits ieģevu, tur ir atklājās tas, ka tas ir vecais Manteļas Kurstenis, ja tu zini, kas ir Manteļas Kurstenis, tur ir viens fragments, un uz viena baļķa vienkārši ar zīmolu bija uzrakstīts ēkas renovācija tika pabeigta 1845. gadā, tas uzreiz pēc kara tā māja pārbūvēta. Un uz otru baļģi bija darbus veica Lācis Kristiņš un vēl 2 vārdu uzvārdu, ko nevar salasitīt. Tā kā varam doties iekšā. 1938. gadā tika izdots Mežu departamenta rīkojums un avīzē Meža dzīve publicēts Mažu departamenta pārdēvēto nekustāmu īpašumu saraksts. 5. iecirknis Mežniecība Heidekampa, jaunais nosaukums Dravas. 1. iecirknis Mežniecība Laukumuiža, jaunais nosaukums Galotnes. Žagatas apgaita dzīves vieta, jaunais nosaukums Gravas. Liepnieka apgaita dzīves vieta, jaunais nosaukums Lapsas. Jurģa apgaita dzīves vieta, jaunais nosaukums Lieknes. Gipkas apgaita dzīves vieta, jaunais nosaukums Saules. 3. iecirknis Mežniecība Gipkas muiža, jaunais nosaukums Vētras. Tieši pēc šī gada visos dokumentos un avīzēs šī teritorija dēvēta tikai par Ģipka, Vētras. Kungs Kozlovs no Ģipkas, Vētras mājām izsists stiklu viesnīcā. Pārdot govi. Pārdot zirgu. Jā, šitā ir laikam, tā kā es esmu šajā telpā, tad sākšu ar šo telpu, kad sākotnēji visā, gan tajā telpā, gan virtuvē, bija šādi griezti. Viņi visi ir vienkārši norauti nost un atsadzās, to, ko jūs redzat. Jā, visas, te praktiski man ir kaimiņienes, jo smējos, ja es atāju durvis, es aizēju pie kaimiņienes, visas durvis, viss ir atfēnots. Tad es grīdi iesāku spēnu, un tad savu, ka tas ir ellīgi zvērīgi darbs, un tad vienkārši ar fēnu to īsti nevar izdarīt. Tad bija atbraukuši arī viena mākslinieka, kas ieteica ļoti interesantu poršu variantu, laikam pie tā variantas arī ieturēšos. Kad viņš saka uztais vienkārši kvadrātu,
Istabas vidā uzstājas kvadrātu, to vienkārši ar fēnu atfēno, un pārējo ar malām visu vienkārši atvīt tā kā koks vienkārši, un tev praktiski būs gan koks, un tas būs vienkārši kā paklājas, kā elements, jo te, ko redzēt, ir zila krāsa, tas krāsu kārtas vienkārši. Tāpat ar šo krāsojumu ir arī interesanti, protams, ir padomu laika krāsojums, jo bija tālāk viena kaimiņiem dzīvoja, kas viņi kādreiz dzīvojas otrā mājas galā, vienā tajā dzīvoklī, bet un tagad devās jau mūžībā, un tantē bija kaut kādi 89, pat pie 90. Un tā kā es 2021. Gadā iegādājos, viņi atnāk ciemos, un saka, kā tu to dabū, to rozo krāsu vienkārši, jo es atceros savā laikā, es biju tāds mazs bērns, jo tieši ar šī dzīvokļa bija tas kantors MRS, Dundagas mežniecības, un šeit bija tā kantora direktoram dzīvoklis, un šī bija viņam kā atpūtas istaba, kā bibliotēka, un es tajā laikā atceros to rozo krāsu, un tas liekās vālu. Vienkārši, es arī jau īsti tā kā es iegādājos, bija tas zaļais, un es viņu vienkārši mazgāju, un tad ir vietā tāds viņš arī. Protams, šitā siena, protams, jau kā paklupē viņa skan vienkārši, tur pat arī var redzēt, ka jau ir. Viņa tā kā ir atkal, protams, ir piebūvēta vienkārši, ka ir koks, un te aiz tā koka ir kaut kāds mūrs, vai varbūt tam pat, nezinu, ir pat vēl tam. Zin kā, nagi un gribētos vispār jau paņemt to sienu vispār nost un saprast, kas tur ir, bet, es pilnīgs tukšums tur ir. Bet, pagaidām laikam es to nedarīju, bet, ir tāds vienkārši. Protams, te es palicis bez elektrības. Man tā pagaidām ir virtuvē, jo virtuvē pārvilkt pa jaunu, jo tajā telpā, kur tā vidējā telpa, tur praktiski, kur ir pretī, tur bija koridors, tur mēs redzēsim bildes arī, tas ir parādījuši. Te ir tāds mazais, es jau smējos, kā mazais muzejs atradums vienkārši. Pēdējais atradums, kas man liekas ir vienkārši fenomenāli, jo es tāpēc parādīšu, kurā vietā tas ir atrasts. Manis krāsnes nišā. Šeit ir divi izskaidrojumi, tā kā es jau tev sākumā minēju, to, ka īpašums ir saistīts ar Ģipkas baznīcu, vai tas ir no baznīcas ērģelēm vai no kancelēs. Vai to, ka muižā ir bijuši ļoti grēznis kāpnes, un tas ir kāpņu vietēji. Un tas ir pēdējais atradums. Tā esot puķi do liekas, it kā liekas, parasti ieģels, vai ne? Jā, es redzu nospīdu, jā. Vai nav oriģināli, vai nav ģeniāli, vienkārši to atrod kaut ko tādu. Es kāds uzskatīt, kas tur vienkārši, bet, man liekas, ka tas ir vienkārši tāds, fenomenāls atradums, ko... Un tāpēc, man liekas, visas tās pēros, kas šeit ir paslēptas, tu viņas vienkārši atrodi, un viņas tev vienkārši, es smējos, laikam, tas īstais cilvēks, kaut kā to visu to dara ar mīlestību, un tev tas viss atklājās. Tikko arī taisot puķu dobu, arī vienkārši, tas jau tiešām ir no muišu laikiem, ka vecā kodeņu krāsums. Pētēs, tās tiešām ir no muišu laikiem. Tad es nezinu, vai tās ir padomu laiku, vai tas ir tas, misiņa, rokturs, kliņķis arī. Vecās tafetes ir bērniņos atrastas. Viņas tiešām arī smērē krāso. Es viņas arī gribu vispār kaut kā mēģināt ielaminēt, vai kaut kā viņas vispār saglabāt, vai, vai viņas neaiziet zudumā. Jā, tā kā es tev teicu to, ka šeit ir bijis tas Dundagas MRS mežniecība, pat ir atrast divi iesniegums un pieprasības pa malku, un ir darba instrukcijas grāmata ir atrasta. Vecā telefona grāmata, kas ir tāls rajona, bet arī visa ģipka, un te arī ir rakstīts vētras skrādnieku, tā kā dzīvokļi šeit. Met ārā viņi tīrīja, vienkārši taisīja mājā remontu, un viņi saka, šitāds taču uguns, kad es saku, jūs beidzat, tā ir vienkārši vēsture. Un tagad atnāk tie cilvēki, kas to tīri, atnāk viņiem mazbērni,
Nu, mazbērni, un tur ir viņi vienkārši, viņi savās, tur ir tur precējušies, tur ar viens, viņi saka, bet reku mūsu, ar mana vīra, tēta, vecāku, telefonu numurs vecais, viņi saka, wow, es domāju, redzat, ka tā ir to man beigā, vērtība. Tas arī, piemēram, praktiski cilvēki met ārā vienkārši, viņš ir ceļojis no ķekavas, arī ļoti glauna mājas mūsās nevajag, es nopietni, pilnīgi par veltiņu cilvēku atgādināt, protams. Es arī atceros pagājušu nedēļu no Jūrmals, no tās pašas mājas, kur bija tas skapīts. Protams, viņš ir sačakarēts, runāsim atklāti vienkārši, kāpēc cilvēki pārkrāsoja. Es nezinu vienkārši, bet tie bija tās padomāti cilvēki. Un es saku, mēs tā izdomāju, jo viņš arī jāslīpē vai līdz dabīgam kokam, jo apakšai tā kā melns vai brūns bijis. Labi, ka vēl roka tur ir īstie, ka tie vēl nav, es tā ceru, ka tie ir īstie. Bet, es atpildam kādā ļoti modernā dzīvoklī, viņš iederētos arī baldu, bet es saprotu, manā interjerā viņš balds neiederās. Mēs zinām, ka Ģipkas muižas atradās Dundagas mežniecības iecirknis. Bet kurš tur strādāja? Kurš tur dzīvoja? Vismaz viena persona. Mēs atradām uzreiz 6 cilvēkus. 1935. gads. Reinholds Piro apprecas ar Nīnu Upi, kura par 19 gadiem jaunāka par viņu. Nina Piro strādā par kasieri. Reinholds Piro – mežzinis. Ančs Piro – galdnieks. Pēc dokumenta ir redzams, kad un kur viņi dzimuši. Kad un no kurienes ieradušies. Un visbeidzot, kad tika reģistrēti Ģipkas muižā. 44. gadā Reinholds Piro bija pārcelts uz Priedainas mežniecību. Pēc pāris mēnešiem viņa sieva Nina pēc pašas vēlēšanas uzraksta iesniegumu par darba izbeigšanu. Es domāju, ka vai no durvis vai kaut kāds skapis, jo oriģinālās durvis, reku, ir bijuši tieši pretī šeit, reku, pat var redzēt, reku, vēl 2 tie ķieģelīši, jo šitas ir atkal padomu laikos vienkārši uztaisīt, tas nav, jo oriģinālā krāsums ir bijuši šajā vietā, nevis tur kā bija, un jo, reku, ir oriģinālā durvju aila. Ka tas nav vienkārši, jo šitas ir brutāli vienkārši padomu laikos izzāģēts, ielikas durvis, jo te bija koridors. Tas nebija laikā moderni. Es nezinu, kā viņi to domāja vienkārši, jā, bet, reku ir oriģinālais. Dēļ ir reku redzēt. Tā ir istaba, kur mēs tagad sēžam, šitā ir tā telpa, vienkārši kāds viņš izskatījās, un tas ir tas koridors. Viņš bija tumšs, drūms, pelēks, kā jau. Kā telpa, mēs tagad nācām iekšā, tā ir jau, virtuvējā. Tas bija 2021. gadā, kā viņš izskatījās. Kur tagad ir praktiski, tur būs arī viena bilde, te bija iebūvēts sienas skats, no šejienes bija tā kā sienas skats. Te bija siena, te bija koridors, te bija tā kā guļamistaba šitā. Te ir tas iebūvētais skats. Es vēl pagājuši gadu uz to pankūku pasākumu kā krāsoju, bet tas bija bezjēdzīgs darbs, vienkārši neitā man vajadzēja tā kā nokrāsot varbūt smuki, jo pa pankūku pasākums bija tā kā dzīvoklī šajās telpās iekšā. To cilvēku arī man jau bez mazais saka, viņi saka, un baigi tāda, viņi saka, liekas, it kā jā, kad ir tā kā atsists, viss tā kā izlaust atsists, bet ir tāda baigi labā aura, tāda pilnīgi tāds, ir tāds miers, jo ir kas cilvēki, viņi atbrauc, un viņi saka, mēs negribam prom braukt, mums te patīk vienkārši, tāds. Saka, un tad man cilvēki tā, jūs to viens pats, es saku, jā.
Viņš saka, nu tas ir kaut kas, nu es saku, cilvēki atbrauc, un viņi tā skatās, un viņi saka, nopietni. Par to kontrastu, jā, un tad arī, zin kā, mums jau, es jau esmu tā kā šajā pusē ģipkā, bet, īstā ģipka ir tur pie jūras. Un tur arī ļoti daudz tā, kad izbraucot ģipkai cauri liekas, kas tur ir? Vienkārši asfalts, tur nekā nav, bet iebraucot jūras pusē, tur ir tā vienkārši wow, jā. Un, tur arī tiešām ir tādas jau uzņēmēji un tādi diezgan jau tāda elita tur dzīvo, un tad arī bija viena ģimene vienkārši, viņi saka, mēs jau 2. gadu vienkārši, es tur no sākuma kaut ko Facebookā liku, kaut ko TikTokā liku. Viņi saka, mēs tikai sekojām līdz, skatījāmies, viņi saka. Pirmajā gadā mums likās, ka čalim ir aizgāja pa pārēm vienkārši, ka viņš jau, ka tā ir kaut kāda utopija vai, nezinu vienkārši. Pienāca šitas gads vienkārši, jo viņi vispār nebija bijuši, viņi bija garām braukuši, viņi saka, mēs ar garām braucam, redzam zāli tik, puķis parādās, viņi saka, kontrasts it kā jau mainās. Viņi saka, tagad piedaloties tajā akcijā, viņi saka, mums ir vienkārši tā iespēja, jo mēs zinām, ka tu ārā mums nedzīs, ka tu vienkārši uzņems. Viņi tik tādi brauc, ienāk iekšā, viņi saka, nopietni vienkārši, viņiem bija tāds, wow, pagāja nedēļa, un viņi vienkārši atveda un uzdāvināja kafijas automātu. Viņi saka, vai tas tev kalpo vienkārši kā turisti, tas bija tā nopietni. Tā kā, jā. Jo viņiem arī bija tas, viņi pilnīgi bija tādā šokā, viņi negaidīja kaut ko, ka tas būs, tāds. Jo, kā tu pats saki, no ārpus ir tāds, kāds viņš ir. Turpinājums sekos.